Nu, labdien! Šodien mēs dodamies atkal ekspedīcijā. Kā vienmēr, reku man līdzi ļoti daudz lietas, lai ekspedīcijā varētu veikt visādas pētījumus. Kameras uzlicis esmu uz tā te monopoda. Iespējams, ka mikrofonā berzīsies visu laiku. Bet nu es gribēju pamēģināt. Nu, reku tas, kam es tur tagad kamera. Tas ir monopods? Es domāju, ka jā, tas ir monopods. Labi. Tas nav selfie sticks? Nu, negluži, tas ir tā kā, cip tā kā selfie sticks. Nu, lūdzu, reku vesela komplektācija līdzi. Ekspedīcija sākās ar pieturu. Kur ir bēmbis, atkal, ne? Jā. Rekur, jā, pietura. Šeit mēs sākam mūsu ekspedīciju. Mums šodien līdzi ir soma, drons, statīvs, Diana, brilles. Nu, lūk, tagad mēs gaidīsim autobusu un braucam pakaļ X5. Pareizi? Mēs pakaļ X5, davai. Nu, kā vispār ir braukt autobusā? Forši, ne? Nu, vispār nekāda vaina. Priekš kam tie bēmbi vajadzīgi? Normāli iekāp autobusā un brauc. Pasties, viss komforts liels. Nekas nav jālabos, servis nav jābrauc, benzīna nav jālai, nekas nav jādara. Tikai etalons jāpīkstina. Final destination kāpjam ārā. Nu, lūk. Es taču teicu, ka ar autobusu jābrauc. Tā ir. Jā, mums šitien bēmbis toreiz saplīs. Un tikai tāpēc mēs izdomājam braukt ar trolejbusiem un ar autobusiem. Un cilvēki skatās, domā, ko es tur filmēju. Tātad ekspedīcija turpinās jau no X5 automašīnas salona. Mēs dodamies... Kur ir mūsu X5? Jā, reka, es parādīšu no malas, kā izstās mūsu X5, reku šādi, jā? Un tā izstās mūsu mašīna. Nu, lūk. Tātad mēs izdomājam šodien braukt ekspedīcijā uz kurieni? Uz Bausku. Bauskā pastīsimies Rundāles pili. Nu, vienkārši uz Bausku braucam. Palūrēsim, kas notiek Bauskā. Vai ne? Man liekas, ka man vienreiz komentārā kāds teica atbrauc uz Bausku. Nu, tad aizbrauksim uz Bausku. Vajag ievilkt ķeksīšus visās Latvijas vietās. Pareizi? Vai ne kops par Rīgu? Tieši tā, kāda Rīga. Nu, lūd. Kas tam autobusam? Kā tu brauc autobusu? Projām uz Bausku. Es aizmugurējā spoguli ieraudzīju, ka mums ceļ boja, ka policija rīktīgi nesās ar bākugunim, un es nesaprotu, vai viņi man ķer vai ko viņi ķer. Rīktīgi ar bākugunim. No. Nu, čau, Bauska. Mēs esam Bauskā. Tagad dosimies meklēt... Bauska oficiālais turismu portāls. Tagad mēs brauksim, meklēt šo te Rundāles pili. Un tā jau skatīsimies, kādas mums tālāk ir darbības šeit pilsētā. Man neliela problēma Bauskā. Mums nevaram atrast, kur noparkoties, jo mēs atradām Bauskas pili. Es laikam bišķi sajaucu, teicu Rundāles pils, bet īstenībā laikam Bauskas pils. Wow, cik daudz šitie te putnu līgzes kokos. Mēs ar dronu viņus varētu nofilmēt. Nē, vienīgais... Tevi viņiem jātraucē. Nē, vienīgais var putniņi kaut kā satraumēties no drona, ja viņi nobīsies. Un vēl, jā, nevarēja noparkoties, reku Bauskā pasties, nu. Visas vietas aizņemts, mēs arī suhiņu nolikām uz bruģa. Tāpēc, lūdzu, cienījamie Bauskas policisti, neuzliekiet mums sodiņu, labi? Sarunājuši? Nu, tiešām, nebija kur... Komentārā, nē. Nē, tiešām, policisti, lūdzu, neuzliekiet mums sodiņu, citādi Guna būs ļoti dusmīgi. Mēs ātri vlodziņu pafilmēsim, labi? Sarunājuši? Davai, do 5 policija, davai. Mašīnu it kā noparkojam nelegāli. Tur tās putnu līgzdas, te ir kaut kāds uzraksts Latvija Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomju okupāciju. Latvijai jābūt latviešu valstī. Kārlis Ulmans. Nu, super! Mēs virzamies uz Bauskas pils virzienu. Te ir dabas parks, Bauska. Smuka taciņa aizved līdz upei. Bet mēs ejam tālāk. Priekš pastīsimies, kas tā pa pili. Tā, te ir kaut kāda banerīša, Bauskas pils muzejs, Kurzemes hercogis prezidents, pils karoks, finansējuma saņēmējs, Bauskas novada doma. Mēs aizbrauksim paskatīties Bauskas taisa. Kalu? Jā. Nezinu. Nu, reik tā pils, jā. Nu, super pasies, cik smuks laiks, cik viss te smuki. Reik šitie te ložmetēji, ne, bet kaut kāds puškas. Puškas vienkārši izlikts.
Viņās aiziesim, palūrēsim, kā izskatās šeit no augšas, kas te notiek vispār. Šeit tie Bauskas Country Festivāli laikam notiekās. Ej, tu nost. Te varētu ar dronu tā novicot. Pasmuko. Bauskas Country Festivāls te notiek. Reku var ieiet kaut kur pilī tur iekšā. Reku vēl viens puļimjots. Puškāns. Koka pasies, kāds smuka puška liela. Labi, pamēģināsim no šitās vietas, no lejā, no šitā kalna noiesim un palaidīsim dronu. Te palidināsim, pastīsimies, kas mums te sanāks. Jā, nu es nespeciāli. Nu ko, pirmais lidojums pa Bauskas pils rajonu ir veiksmīgi beidzies. Mājās pastīsimies, kas tur sanāca. Tagad dodam Diānai, nosēdināsim dronu. Šoreiz normāli sēdināsim. Nu и всё. Nu ko, mēs dosimies tālāk. Bauskā var ne tikai lidināt dronu un pils skatīties, bet reku maukt pa upi ar kanoē vai kas tās pa laiviņam. Kā forši cilvēki atpūšās. Tu arī gribi? Nu super, davai ejam pakaļ tām laivām. Nu dronu veiksmīgi palidinājām. Kas? Jā. Labi, iesim, pasīsimies, kas te notiek. Pa tiem kalniem kāp tā piekust. Nu, kas te ir? Jā. Es zinu, jā, bet nezinu. Nu, redz, cik te ir smuki. Mēs šitien te ar dronu arī virs šitā viss lidoja. Mājās jāapstās tiešām kā īstās kadri. Nesveicinās. Nu, pili bišķiņ te iegājām šī te sūdiņā, pastījāmies, kas te ir. Tagad dosimies tālāk. Mums te jāatrod kaut kāda trasa, ko mums ieteica Niklaus. Ejam uz Iksuhiņu. Un stāvvietā, lai mums būtu sots uzlikts, te vēl viena mašīna pieparkojās. Un te jau viss kārtībā, nu. Bauskā viss notiek. Labi, braucam tālāk, meklēsim trasi. Tagad mēs braucam pa kaut kādu grants ceļu. Navigācija mūs ved uz mūsas trasi Bauskā, ko mums ieteica Instagramā viens
puisis, sekotājs Niklaus. Bet mēs esam reālos laukos, tā kā es nezinu, kur mēs te nonāksim. Mēs esam klātenī sporta kompleksā Mūsa. Pastīsimies, ko tu mums te teici, lai mēs pastamies Bauskā. Vispār te drīkst braukt iekšā. Nu, reik, mēs te iebraucam tanī teritorijā, te ir kaut kāds mājiņas maziņas, nezinu, kam viņas te domāts. Te ir kaut kāda galvenā ēka trases, laikam. O, reik, tur kaut kāds tiltiņš ir. Nu jā, mēs iespēc Super! Kas šitā pa trasi ir? Kam viņi domāt? Kodam motokrosam? Jāuzkāp augšā tribīnēs, jāpalur. Jāuzskrien augšā. Wow, kāds skats. Super. Nu, lūk, tad mēs esam mūsu trasē, Bauskā. Nu jā, kaut kāda rallija, krosnieki vai rallija, kaut kāda trasa. Nu, forši bausceniekiem, nu. Vismaz var izklaidēties. Bet, nu labi, trasi pastījāmies, dosimies tagad tālāk kaut kur. Nezinu, uz kurien viss būs spontāni. Tātad pametot mūsu trasi, šķērsojam tiltu. Tilts ir tikai viena josla. Nē, smuki izstās. Nu, vienkārši perfekto. Tev bruģi sapsam. Nu, saproties? Nē, horvātieši. Es dot šidien sajūtos tā kā ārzemēs kaut kādās. Vienkārši brauc lejā, Bauskā pat tāds stāv kalnu. Nu, super. Mēs tagad Bauskā mēģinām atrast kādu vietiņu, kur aiziet paēst. Bet mēs nezinām. Tādu negribu. Bet baigi tukšās ielas. Vai ne, neviens cilvēks runājuši. Tāpēc, ka svētdienas. Kur lai pēd Bauskā Johaidi ir ārā? Te var braukt. Tā, Katoļu baznīca, tirgus, suvenīri, Plūdoņiela. Paldies! Es nepateiktu, Bauskā ir vecpilsēta kaut kāda vai kaut kas samlīdz? Šitas ir vecpilsēta. Un vēl Rīgas iela tur, bet tur jau. Nu labi, skaidrs, paldies! Jā, lūdzu. Nu nemaz nav tik vienkārši tanī Bauskā atrast vietu, kur paēst. Visas ielas tukšas, nekā nav, neviena ēstu, nekas nav, un cilvēki gandrīz nesteigā. Nu, kur ir? Krač, es atceros sīka bija, te bija maziņies ieliņās tāda beigā tāda. Nu, es nezinu, tāda. Nu, tad ejam kājām meklēt. Meklēt. Okay. Oskars spēlīts cilvēkiem pastumt mašīnu, lai viņi var aizbraukt. Bet kāds malcītis un sieviete arī. Jā. Paldies, ka tā neieliks. Redz, kāda mēs rīdznieki brauc uz Bausku palīdzēt mašīnas stumt. Redz, kāda atsaucīgi ir iebraucēji. Dārgie baustenieki, varat lūdzu pateikt, kā svētdienas dienā šīs... Baustenieki. Pasakiet, lūdzu, kā jūs varat svētdienas dienā smukā, siltā laikā nebūt te ārā uz ielas neviena cilvēka, neviena vieta, kur paēst. Kas te notiek? Kāpēc Bauska ir tik tukša? Rāds laukums. Nekā te nav, es gribu paēst kaut kur aiziet. Nevienas sabiedrības, nekā nav. Kur jūs esat? Nu, ko es varu pateikt? Diemžēl mēs braucam ārā no Bauskas, jo Bauska ir pilnībā tukša. Ēst neko nevar atrast, kur var paēst. Nu, arī mēs vienkārši neuzturām. Nu jā, mēs vienkārši nezinām, kur un kā, bet baigi tukša. Es nebiju gaidījis, ka vienkārši nav neviena cilvēku uz ielām. Galvenajām ielām. Jā. Tenī pašā laukumā tur kaut kāds steakhouse bija, bet viņš ciet, es nezinu, kas tur. Un tad mēs nolemām doties atpakaļ uz Rīgu un pa ceļam pameklēsim, varbūt kaut kur būs kāds krodziņš vai kaut kāda kafēnīca, varbūt tur paēdīsim. Nu, lūk, mums vēl ir viena pilna baterija dronam. Varbūt kaut kur atpakaļ ceļā, vai nu pa ceļam, vai nu varbūt Rīgā kaut kur vēl uzlaidīsim dronu gaisā. Jā. Labi. Jā. Tiekamies. Jā. Nē, nu tu saproti, vai ne? Izbraucam cauri Bauskai, Iecavai, Ķekavai. Mēs brauksim, beigās vienkārši ies statuēl nopirks hotdogu. Nē, vispār mēs izlēmām, ka mēs mājās garšīgāk uztaisīsim. Nē, nu tās te jā, es jau runāju par to, ka pa ceļam mēs gribējām. Jā, bet nomirkli iela 7. Mēs gribējām paēst. Nu nekas, nopirksim hotdodziņu, aizbrauksim uz Spici, man vajag atrast DVI pārēju uz VGA. Un pēc tam mēs nopirksim kartupeļus, kotlets uzcepsim ar burkānu mērci un ēdīsim kartupeļus un biezeni ar kotletēm. Un kotlets.
Nu, super restorāns. Statolā vienkārši restorānā apsēdāmies. Vienīgā vieta, kur varēja paēst. Galvenais, ka suhu var redzēt, un viss ir drošībā. Diana nes mums pusdienas. Tas čokstrs, viņi to tāpēc 10 minūtes nosēdējas. Nu, kāds tur apdirsās, nevarēja rokas aiziet. Tas ties kāds garšīgs. Wow, kāds sulīgi. Tad burgeri. Nu, super. Nu, labi apetīti visam. Nu, viss pusdienas ir ieturēts. Varam doties tālāk. Nu, tad ejam uz Iksuhiņu museju un braucam. Braucam tālāk. Uz Rīgu. Bļāviens. Lietas sākās. Izskatās, ka otra drona baterija nemaz nevarēs palidināt. Nu, ko darīt? Nu, neko darīt, nu. Tad jau mēs esam Rīgā. Atbraucām uz Spici. Jāatrod viens vats priekš monitoru. Un tad jābrauc mājās un jāmet ārā visu failu uz kompīšu un jāskatās. Varbūt var samontēt šodienas vlodziņu. Iksuha. Nu, tā beidzot es dabūju vadu priekš savu jaunā kompjūteru, lai var monitoru piesprost. Nu, viss, nu. Tad viss būs kārtībā. Iesim vēl veicītī, paņemsim, ko vajag. Galvenais vasarā daudz ūdeni dzer. Pareizi. Labi, davai nāc, mums jāiet. Nu, izskatās, ka mēs šodien dronu vairs nelidināsim, jo esam jau noguruši mazliet no šitās braukāšanās. Vlogs principā ir beidzies, bet gribējās vienu lietu pateikt. Par cik nāk vasara, mēs taisamies visu laiku kaut kur vlogot, kaut kur braukāt, kaut kādas vietas apskatīties. Un tāpēc es gribēju pajautāt tiem, kas skatās un kuriem reāli nav slinkums. Ierakstat komentāros vietas, kuras varētu ieteikt mums apmeklēt, kaut ko apstīties, kur var nofilmēt, kur, protams, var ar dronu vēl palidināties, kaut kas tam līdzīgs. Un tiešām interesantākās un labākās vietas mēs varētu apmeklēt. Bet doma ir tāda, ka mēs izrakstīsim, nu, ja skatoties, cik būs tur komentāri. Būs vai nebūs, to es nezinu. Bet, ja būs komentāri, tad tās vietas smuki izrakstīsim uz lapiņām. Un katru reizi pirms vlogošanas tā kā izlozēsim. Un, ja tagad, piemēram, savāksies vairākas lapiņas, tad nākošo vlogu es nofilmēšu vēl, kur mēs paši izdomāsim braukt. Un tā vloga beigās es izlozēšu lapiņu, uz kurien mēs nākamreiz braucam. Un tā, blā, tā tālāk. Bet viens cilvēks var ierakstīt vairākas vietas. Jā, droši. Ja zinu kaut kādas vietas, vienalga kaut ko, kur interesanti, kur tur tiešām var kaut ko pafilmēt un tā, droši rakstat komentāros. Nu, lūk. Nu, viss, un tā diena beidzās. Bausku redzējām, īsti nav ko tur, nu, baigi. Tur nav ko skatīties, varbūt tās. Mēs maz apstījāmies tikai tāpēc, ka mēs īstenībā neko nezinām, ko tur īsti skatīties. Nē, nu zini kā ir. Mēs jau gribējām to alus darīt, bet viņi bija ciet. Jā, uz alus darīt tev gribējām aiziet. Jā, mēs gribējām paskatīties, kā autā. Vispār šodien tur viss, nezinu, kāpēc bija ciet. Vispār neviena cilvēka nav, neviena kafēnīca nav vaļā. Gan jau tur ir ko darīt, bet darbdienā, bet stūgu, svētdienā. Varbūt vasarā, varbūt pašā vasarā Bauskā ir ko darīt. Vasarā tad jābrauc. Es jau vēl nezinu, šitās jau vloga beigas, bet es tur iemontēju dronu kādu, so pat nezinu, kā viņi izskatās. Normāli kadri bija. Es pat vēl nezinu, cik es neesmu redzējis. Bet tagad, kad par cik es ierunāju beigas vlogam, tas nozīmē, ka jūs jau viņus esat redzējuši. Labi, davai tiekamies nākošais kaut kur jaunā vietā, bet neaizmirstam atstāt komentārus, kur varētu aizbraukt ar idejām.